Mēs atradām kādu pirms mēneša tapušu video no sanāksmes Ukrainas parlamentā, kad notikumi Kijevas ielās sāk kļūt arvien draudīgāki. Tajā pamanījām ne tikai pazīstamas sejas no Latvijas antifašistu organizācijām, bet arī vairākus Saeimas deputātus no Saskaņas centra. Sanāksmes formālais mērķis esot bijusi tikšanās ar bijušajiem Ukrainas prezidentiem. Šī gada 3. februāris. Pēc slimošanas darbā atgriezies Ukrainas prezidents. Kijevas ielās turpinās protesti. Lietuvā caur Rīgu nogādāts smagi cietušais opozīcijas protestētājs Dmitrijs Bulatovs. Latvijā ārlietu ministrs sola, ka arī mūsu slimnīcas varētu sākt uzņemt Ukrainas nemieros cietušos. Kamēr Kijevas ielās brieda nemieri, Ukrainas parlamentā notika kāda sanāksme. To rīkoja organizācija Pasaule bez nacisma. Starp augstiem viesiem arī Latvijā pazīstams sejas, antifašistu aktīvists Josifs Korens, Eiroparlamenta deputāta Tatjana Ždanoka, krievvalodas referenduma rīkotājs un paša pasludinātā nepilsoņu parlamenta līderis Aleksandrs Gapoņenko un arī 4 Saskaņas centra Saeimas deputāti – Sergejs Mirskis, Aleksandrs Sakovskis, Irina Cvetkova un Nikolais Kabānos. Viņi diskusijās nepiedalās, klausās un piekrītoši māja ar galvu, runā citi. Kā Ukrainā apspiež krievus un ebrejus un kā pret to vajadzētu cīnīties. Мы должны, уважаемые коллеги, достаточно серьезно сегодня объединиться для того, чтобы нацизм не прошел. И я не боюсь этих слов. Это не оппозиция, которая сегодня борется за какие-то права украинского народа. Помните, что 30 августа Барак Обама собрал всех президентов балтийских стран и сказал: вы должны нести светоч демократии в Восточной Европе. И вот они несут, я факты приводил. Что нужно делать? Разберитесь в своей стране, решите проблемы с негражданами, решите проблему дискриминации русских, решите проблему антисемитизма в странах Балтии, тогда будете учить Украину. Извините, все же сорвался, перешел на эмоциональную оценку. Значит, мое пожелание, чтобы народ Украины решил те проблемы, которые перед ним стоят, самостоятельно и не позволил вмешиваться и направлять страну в сторону краха. Спасибо большое. Когда у моего соседа вся семья больна гриппом, я свою семью прошу одеть маски, дабы этот грипп не распространялся. Угроза неонацизма, тем более в такой громадной стране, как Украина, это есть очень серьезная угроза всей Европе. И мы здесь для того, чтобы эту угрозу остановить и предотвратить. Saeimas deputāti no Saskaņas centra apgalvo, ka uz Ukrainas sanāksmi, kurā klausījās antifašistu un citu organizāciju uzsaukums, braukuši pa savu naudu un pasākumā piedalījušies, jo saņēmuši ielūgumu. Mēs bijām, tur bija tāda liela sanāksme, Pasaule bez nacisma organizācija. Ja? Un tur mēs tikamies viss tās organizācijas konferences notika. Jā. Bet jūs uzaicināja kā Saeimas deputātu? Nē, man uzaicināja kā cilvēku, kurš atbalsta to organizāciju. Pasaule bez nacisma. Jā. Jā. Vai jūs viens pats tur bijāt? Nē, es nebiju viens pats. Un kāds vēl jums ir jautājums? Bija konference, vienas grāmatas prezentācija un tikšanās ar bijušajiem prezidentiem Ukrainas. Un arī ar deputātiem Eiropas parlamentā. Uzaicināja Pasaules bez nacisma oficiāli, nosūtot man uzaicinājumu. Diemžēl opozīcijas rindās, kas bija Ukrainas Maidanā, ja, bija tādas organizācijas, kuras izteicās ļoti nopietni pret ebrejiem. Ja, tur bija lozungi pret ebrejiem, un antisemitisms, kurš skanēja Maidanā, ļoti bija nepieņemams visai tai organizācijai, kura cīnās visā Eiropā pret nacismu. Jūs pats to dzirdējāt? Ka tad viņi neslēpa savus uzskatus un neslēpa pat šodien. Un ir tur tādi spēki radikāli, kuri vispār izsakās ne tikai pret ebrejiem, izsakās pret citām tautībām, kas arī nav pieņemams. Jūs tā kā Saeimas deputātus turiem braucāt, ja? Nē, man nosūtīja, protams, iespējams kā Saeimas deputāti, kā un iepriekš, jā, uzaicināja. Bet tas bija, kā privāta brauciens, jā. Bet jūs tur braucāt, kā pa savu naudu lidojāt? Jā. Un kā līdz lidostai nokļuvāt ar ko? Klausieties, ar mašīnu. Ar kādu Saeimas? Nē, ne ar Saeimas, ne ar savu. Ar savu mašīnu, ar savu personīgu mašīnu. Skaidrs, labi, paldies jums. Vislabāk.
Borisu Špīgelu esam sastapuši arī Rīgā. Pirms 4 gadiem, dienu pirms 16. marta, viesnīcā Latvija deputāts Jānis Urbanovičs rīkoja ebreju genocīdam veltītu konferenci. Dienu vēlāk tajās pat telpās ap Špīgelu pulcējās antifašistu organizācijas, lai dibinātu starptautisko antifašistu fronti. Tā ir jumta organizācija arī pirms mēneša notikušajai sanāksmei Ukrainā. Kā pirms 4 gadiem Urbanoviča rīkotā konference līdzās Špīgela aktivitātēm tika nosaukta par nejaušu sakritību, tā arī par saskaņiešu braucienu uz Ukrainas parlamentu partijas vadību mums tēlo neviltot pārsteigumu. Vai Saskaņas centrs bija deleģējis savus deputātus braukt uz Ukrainu, piedalīties antifašistu rīkotā pasākumā? Nemāku pateikt, tāds nekāds valdes lēmums vai kaut kas tam līdzīgs nav bijis. Jo, piemēram, Sergejs Mirskis, Sakovskis un Cvetkova. To es nemāku pateikt. Tā informācija no jūsu mutes manī pirmo reizi. Bet jūsuprāt, tas ir akceptējams tāds pasākums? Es domāju, ka tā ir deputāta iniciatīva. Deputātiem aizliegt darīt, ko viņi vēlas. Nezinu, pareizi vai nepareizi. Jo braukā jau visi. Tikai atkarīgi no tā, uz kuru pusi viņi braukā.